Sākums vienmēr ir tas pats grūtākais. Jūs redzat tēmas nosaukumu. Mans vārds ir Gunts Dišlers, es esmu no Kristīgās akadēmijas Jūrmalā. Un tas, ko es gribu pastāstīt, ir mazliet atšķirīgs no tā, ko jūs redzat šajā izstādē. Tāpēc ir prezentācija, un ja tās nebūtu, tad es pieļauju, ka tie vārdi arī birtu tā kā tukši grabaži te zemē uz grīdas, un tur neko nevarētu daudz uzlasīt. Bildes ir ārkārtīgi svarīgas tam, ko es stāstu. Jebkurā gadījumā par mākslu runājot, tas ir svarīgi, bet šī gadījumā jo īpaši tāpēc, ka liturģiskai mākslai un baznīcas māksla, ikonogrāfija ir ar liturģisku funkciju. Ja to neredz, tad vārdi nespēja to vēsti iedot cilvēkam tikai, kas klausās. Tā kā es nezināju īstenībā auditoriju, kurai ir man jāstāst par šīm tēmām, es varbūt neiešu punkts punktā pēc tā, kas uz tā ekrāna ir redzams, un droši vien arī pārsniegšu laika limitu, tāpēc, ka katrai tēmai, kur ceļ priekšā nezināmiem klausītājiem, ir vajadzīgs ievads, ieskaiešanās un novešana domas līdz galam. Un vēl jau vairāk tāpēc, ka jūs esat cilvēki, kas pārstāvat ne austrumu tradīciju, austrumu baznīcas tradīciju lielākā daļa droši vien. Jūs pārstāvat rietumu protestantisko tradīciju, cik es sapratu no izstādes prezentācijas pirms stundas. Tad vairākos jautājumos iespējams ir dažādas domas, un varbūt jūs arī kaut ko pārpratīsiet, varbūt kaut ko vēlēsieties jautāt, tāpēc droši arī to dariet. Es centīšos novest to savu sakāmo līdz galam saprotamā veidā. Citādi es te nebūtu braucis un riskējis nožauties. Kā runāt par baznīcas mākslu? Kā runāt par baznīcas mākslu? Tas ir galvenais laikam jautājums. Un kad jūs pametat acis pa labi, pa kreisi uz sienām, kur ir ļoti skaistas bildes, tas jautājums neizbēgami paceļas, kā par tām runāt. Es atminu tālajā 93., 94., 5. gadā, kad mēs sākām akadēmiju kristīgo, mēs vēlējāmies uzrunāt cilvēkus tieši caur mākslu, ar kristīgo vēsti. Un mēs abraukājām Rīgas māksliniekus, lai savāktu darbus tām divām izstādēm. Viņas bija Pētera baznīcā, viena un otra, uz Ziemassvētkiem. Un mums tā šķita, ka tie cilvēki varētu būt pūrā, jeb, kā saka, rakstnieka atvilknē, pinzelējuši bildes, kuras varētu būt saistītas ar kristīgu tematiku, bet ideoloģisku apsvērumu dēļ padomu laikā viņas nevarēja izrādīt. Un sarunas risinājās par to, kāda klusā daba vai kāda dabas ainava, puķes vai putni vai mans pēc kuģis šeit un tā tālāk, vai tā varētu būt uzskatām par kristīgu mākslu vai nē, vai arī kristīga māksla tikai tā, kurā jūs redzat baznīcu ar krustiem vai krucifiksu vai kādu no Bībeles personāžiem un tā tālāk. No otras puses mēs ļoti labi zinām to, ka ir cilvēki, kuri nebūdami kristieši pēc pārliecības iekšējās, veido bildes, zīmē gleznas un citus, tā sakot, mākslas objekts darina. Un tur, kā viņas vērtēt? Vai pēc autorības uzskatīt, ka tā māksla ir kristīga, vai arī pēc tematikas, ko jūs redzat uz bildes attēlotu? Tas ir ļoti nopietns jautājums, bet, protams, ka mans uzdevums par to nav šī gadījumā runāt, kaut šīs izstādes kontekstā šo tēmu, protams, varētu risināt. Mans uzdevums ir mazliet citādāks. Nevelti pirmais slaids ir, kā par to runāt. Mākslai ir dažādas funkcijas, un ar to es gribētu iesākt. Mākslai ir dažādas funkcijas. Ja mēs tā runājam vispār no estētikas teorijas, tad ir māksla, kas izglīto, ir māksla, kas veido cilvēkiem gaumi, ir māksla, kas rada pretīgumu, apzināti, konceptuāli, radot stresu, agresiju un tā tālāk. Ir mākslas darbi, kas rada harmoniju, pieņemsim cilvēku apziņā, un ir liturģiskā māksla, baznīcas māksla. Liturģija vārds, es pieļauju, ka protestantiskajā vidē varbūt arī nav pārāk populārs un izplatīts. Mēs sakām vienkārši dievkalpojums, bet liturģija ir dievkalpojums. Tātad māksla piedalās dievkalpojumā, un tā veids zināmu dievkalpojuma
funkciju līdzi tam, ko priesteris vai mācītājs vai teiksim, garīdznieks, kas ir draudzes gans, veids ar saviem līdzekļiem, ar vārdu un ar sakramentu. Māksla piedalās šajā procesā. Jūs ieiet dievnamā un jūs redzat mākslu. Bet tai nav pašvērtība. Viņai nav tāda estētiskā funkcija, kas būtu baudāma jebkurā vidē, jebkurā situācijā ārpus baznīcas sienām. Viņa iekļaujas šajā dievnamā un uz to, kā šo mākslu izprast, ir fokusēts viss dievkalpojums, kurā kristīgs cilvēks iesaistās līdzi draudzes ganam priesterim. Tas mazliet tā precizē izpratni par sakrālās mākslas funkcijām. Tātad priekšplānā šeit izvirzās liturģiskā funkcija. Bet tagad, ja jūs mazliet padomājat, kas ir liturģiska funkcija un kādiem vēl varbūt priekšmetiem vai objektiem vai darbībām ir liturģiska funkcija dievkalpojumā, tad jūs atrodat vairākus. Ko dara mācītājs vai priesteris dievkalpojumā vēl? Viņš lasa no Bībeles, no rakstiem, no vecās derības, no jaunās derības. Tur ir viena lieta, uz ko tas noskaņo. Draudz tas noskaņo uz ko noskaņo Dieva vārds. Apostols Pāvils teica, ka Dieva vārds ir domāts taisnošanai, pamācīšanai, labošanai, nobāršanai, uzmundrināšanai un tā tālāk. Tā tad ir vesela virkne funkciju, kuras veids Dieva vārds. Ja jūs uzlūkojat bildi, iespējams, ka daļa no šīm funkcijām ir arī šai bildē piemītošas. Tātad ne katrs mākslas darbs, kurš, pieņemsim, atrodas baznīcā, veids šo funkciju. Un varbūt, ka šī filtra gaismā mēs varētu arī tos darbus mazliet pašķirot, atlasīt, kuri der, kuri nedara. Ko viņš vēl dara? Galvenais, ko priesteris dara, ir draudzei pasniedz svēto vakarēdienu. Vārds un sakraments. Kas ir sakraments? Es nelasīšu jums lekciju teoloģijā, bet sakramenta funkcija ir tajā grēkus nožēlojušajā cilvēkā iedēstīt mūžīgās dzīvības sēklu. Tā ir mistērija, tas ir noslēpums. Nevelti krievu valodā, kas nāk no grieķu mēles, ir termins mistērija. Tainstvo, svētnoslēpums, mēs latviski dažreiz to tulkojam. Mēs līdz galam tur ar prātu to nevaram izprast. Tas ir noslēpums un brīnums pie cilvēka. Maizītes un vīna liturģiskā funkcija. Pateicoties vārdiem, kurus pie iestādīšanas vakarēdiena saka priesteris. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, ņemiet un zeriet, tā ir mana asins, kas par jums izliet par grēku piedošanu. Un tā viss tā gaita, kas ir konsekrācijā, mums zinām. Pats galvenais šajā te ir Dievs kļūst par cilvēku, lai cilvēks kļūtu, es negribētu teikt tik stipri, kā dažreiz pavirši cilvēks saka, kļūt kā Dievs. Tur ir nepārkāpjama robeža. Bet Dievs kļūst cilvēks Kristū, lai cilvēks kļūtu, lai paceltos pāri savam zemišķumam, nekrietnībai, grēcīgumam, mirstīgumam un iegūtu mūžīgo dzīvību. Šāda pat funkcija ir arī liturģiskai mākslai. Īstenībā vārds māksla attiecībā uz ikonogrāfiju, un mans uzdevums ir runāt par austrumu ikonogrāfiju, kas iespējams jums ir svešāk. Tātad vārds māksla austrumu ikonogrāfijai īsti nepiedien. Ļoti daudzi protesti, ja šī māksla, svētbildes, ikonas tiek eksponētas izstāžu zālēs ārpus baznīcas sienām. Cilvēki labā apgaismojumā var viņus aplūkot, uzlikt brilli un tad izlasīt autoru, tur iespējams anotāciju vēl palasīt un tā tālāk un preparēt viņu kā mākslas zinātnieki to dara. Protams, ka jūs to varat analizēt kā mākslas zinātnieki, kā vēsturnieki, bet ikonas būtība slēpjas ne stilu īpatnībās,
ne mākslinieciskajos individuālajos rokrakstos, bet uzsver vēlreiz liturģiskajā funkcijā. Tātad, kas tad ir mūsu priekšā? Mūsu priekšā ir faktiski žēlstības dāvana. Tāpat kā jūs sakāt, dievnamā iegājuši Dieva vārds mums ir žēlstības dāvana, tāpat kā sakraments mums ir žēlstības dāvana, gal galā baznīca ir žēlstības dāvana, tāpat arī ikonogrāfija ir žēlstības līdzeklis, žēlstības dāvana cilvēkam dota dvēseles glābšanai. Ko dara cilvēks, kad viņš ir iegājis grieķu vai krievu pareizticīgajā baznīcā? Es runāju par ikonām, jo katoļu tradīcijā ir savādāka mazliet koncepcija. Tur ir 3 dimensiju attēli, ikonas ir 2 dimensiju plaknē, vēl tur ir apgrieztās perspektīvas likumi, kas maksimāli cenšas cīnīties pret telpiskumu bildē. Ko šis cilvēks dara? Viņš iegājis baznīcā, neuzliek brīļus deguna, nenostājas 3 metru attālumā un nepēta to. Viņš pieiet pie tās, noliek sveci, pasaka lūkšanu, pārmet krustu un noskūpš šo bildi. Es zinu, ka jums, iespējams lielākā daļai rietumu tradīcijas cilvēkiem tā liekas viena briesmīga tumsonība, aprobežotība un elgdievība. Es esmu gājis tam visam cauri, ļoti daudz arī šādas te pārmetums un ironiju un nievas dzirdējis, un ar to rēķinos. Ja tas arī nav izteikts, tad domās tas ir noteikti, un tā jau cilvēki uzskata. Kas veids liturģisko funkciju, tas ir tas, uz ko es gribu šī te priekšlasījumā atbildēt. Lai to jūs neuztvert par elgdievību vai māžošanos vai primitīvu barbarismu. Ikonogrāfija, ir nostabilizēti vairāki paņēmieni. Nosacīt, mēs tos varētu dēvēt par tehniskiem paņēmieniem. Proti, ikonās raksturīgi ir vairāki paņēmieni, ar kuru palīdzību šī sakramentālā funkcija, kas ir līdzīga Dieva vārda un svētā vakarēdiena funkcija attieksmē pret draudzi, tiek izpildīta. Pirmkārt, tas ir acu skatiens. Ja jūs ieiet dievnamā, uzlūkojat ikonu, meklējiet acis. Ja acis jūs pavada, tad ir ikona. Ja ir pārējais viss grezni un skaisti, tur tērpi tādi un bumbieris galvā un krusti sarkani un melni un kas tik tur viss nav, bet ja acu skatiena nav, tad arī ikonas nav. Pārējais viss ir štruns, ja acu skatiena nav. Pārējais viss ir ietērps un zelta aksesuāri, kuriem nav vērtības. Bet šos vārdus, protams, var saprast tikai cilvēks, kurš ir drusku gājis kaut kam dzīvē cauri un pazīst mazliet ciešanas. Acu skatiena vērtība nekāds cilvēks sapratīs. Otrs ir apgrieztā perspektīva, ko es garām ejot pieminēju. Mēs par to šodien nerunāsim, bet īsumā tuvākie jums objekti izskatās mazāki nekā tie, kas atrodas tālāk no jums. Ne katrā ikonā tas tā ir, bet tas ir teoloģiski pamatots koncepts, un par to varētu daudz arī pastāstīt. Jūs īsumā varētu pieminēt, kāpēc izmanto šādu paņēmienu? Nu jā. Vai es nepareizi tā uzdodu? Nē, jūs uzdodat pareizi. Nav nepareizi jautājumi, ir dūmis atbildes tikai. Vai izvairīšanās no tā. Apgrieztā perspektīva ir vairāk skaidrojumu. Ja jūs tas interesē, meklējiet Pāvela Florensku grāmatu Ikonostas krievu valodā. Latviski viņa nav tulkota. Pāvels Florensks Ikonostas. Un tur ir viņš ļoti daudz lapušu veltījis šai tēmai. Tātad tas, ko es neizstāstu, tur ir daudz bagātāk un plašāk izstāstīts. Bet īsumā tā ideja ir tāda. Ņemiet jebkuru bildi, jūs atrodaties šeit, pameklējiet lineāro perspektīvu, tas ir pateicīgs darbiņš, iela, aiziet fokus centrs, kur paralēlās līnijas krustojas, ir kaut kur te aizmugurē. Tajā telpā, kas ir aiz sienas.
Ja jūs apgriežat otrādi, tad paralēlās līnijas krustojas jūsos. Tātad fokus punkts ir skatītājā, nevis ārā no viņa. Tas ir pirmais. Otrs ir, ko Pāvils Florenskis kaismīgi aizstāv, bet kam ir arī ļoti daudz pretinieku šai tēzei, ka apgrieztās perspektīvas likums ir ar mērķi parādīt to, kas ir tuvāk zemei, skatītājam, cilvēkam, ir mazāk nozīmīgs nekā tas, kas atrodas mūžībai tuvāk fonā, teiksim tā. Jo fons ikonai ir zelta fons. Un tas nav tikai estētiska apsvēruma dēļ. Zeltam ir dievišķās godības un apskaidrotās miesas simboliskā funkcija. Neiznīkstošās, nedziestošās, neradītās Dieva paša emanācijas simboliskā nozīme. Saprotiet? Tātad, jo tuvāk šai gaismai, jo tas iegūst lielāku nozīmi, paramountu. Bet tas, kas ir tev tuvāk, tas ir maznozīmīgāks, jo tu pats esi nožēlojams cilvēks, kas ir iznīcīgām iesām. Apmēram tāda tā ideja. Ja? Lūk, tā tad apgrieztā perspektīva no vairākiem skatu punktiem, kas apvienot vienā ikonā. Ja jūs fočējat, un tagad mani tie filmē no visām pusēm, tad jūs redzat, aizveriet vienu acis ciet, jo ar divām jūs vērojat mani no 2 punktiem, bet aiztaisiet vienu acis ciet, un jūs redzat manu ķermeni, viņš ir metru kaut kur 85, no viena punkta. Tik. Ikona ir noskanēta bieži vien tam skatu punktam slīdot gar cilvēku ķermeni. Vai arī atsevišķām ķermeņa daļām ierādot neproporcionāli lielu nozīmi. Piemēram, roka ir pārspīlēta liela, galva mazāka, vai Kristus pēdiņa ir milzīgi liela, salīdzinot ar pārējo ķermeni, un tā tālāk, un tā tālāk. Tur apakšā atkal ir teoloģisks koncepts, tātad atsevišķu ķermeņa daļu neproporcionāls palielinājums, nekā mēs normāli uzlūkojot to redzam cilvēku. Gaismas izmantošana specifiska. Nevis 3 dimensiju no sāna, kā Rembrandtam, virsū uz ķermeni, veidojot profilējumu, bet transparentā, caur spīdošā gaisma. Atkal teoloģisks jēdziens. Visus šos kopā, kad jūs ņemat, jūs iegūstat pilnīgu citu bildi, nekā rietumu tradīcijā mēs esam pieņēmuši mākslu, ko mēs sagaidām. Ja? Tā, pēc šī ievada, es tikai domāju, ka tas ievads jau ir ievilcies jau. Jā, es noteikti runāšu ilgāk, bet jūs man apklusiniet. Es runāšu līdz pēdējiem cilvēkam auditorijā. Kad jūs te nevienu vairāk nebūs, es arī braukšu mājās, jo citādi man te nebija vērts ierast. Austrumu baznīca. Mums, protams, ir tuvāk Krievzeme, milzīgā Krievija, kas ir pareizticīga. Bet es uzsveru, mēs pie tā neatgriezīsimies, es nerunāju par politiku Krievijas, absolūti nē, es runāju par viņas seno baznīcas mantojumu, bet viņas saknes ir Bizantijas impērijā. Un Bizantijas impērijas tādu ļoti vienkāršotu karti jūs redzat šeit uz ekrāna, lai jums apmēram ir skaidrs, kur mēs atrodamies, tā sakot, kultūra vēsturiskajā telpā. Tā ir vidusjūra šeit. Un Āfrikas ziemeļi, Spānijas dienvidi, Itālija, Bulgārija, Melnās jūras dienvidi, Konstantinopola, Mazāzija, Palestīna, Kipra, Grieķija, protams, Krēta, visas tās zemes. Tā ir Bizantijas impērija. Viņi pastāvēja 1000 gadu, no 4. gadsimta līdz 14. Un ir pamatā austrumu teoloģijai, austrumu baznīcas teoloģijai un arī tātad ikonogrāfijai, sakrālajai mākslai, kaut tas termins nav sevišķi veiksmīgs. Tā, pamatā, kā es teicu, ir Fajomas portreti, bet pirms mēs pie tiem, es gribu tikai pateikt, ka ikonogrāfijas tradīcijas ir vairākas. Parasti jau bērniem skolā māca to rietumu versiju. Atbrauciet uz Romu, atbrauciet uz Maltu un nobrauciet pazemē. Tur ir katakombas. Līku loču turistiem rāda,
par bargu naudu. Katakombas ir pazemes kapenes, senas tai laikā, protams, nav vairs izmantotas. Un šajās kapenēs, kā tai laikā grūti pieejamā labirintā zem zemes, senie kristieši pulsējās. Uz lūkšanām, vajāšanu laikā, pirmie kristietības gadsimti. Un uz sienām ir atstājuši uzrakstus. Tas kungs nāk, Maranata. Mēs nākam. Un lai viņā sēž cilvēciņa zīmējumi ļoti vienkārši, švīks faktiski. Ļoti vienkārši zivtiņas uzzīmējumi. Dažādi uzraksti, kā teicu, krusta zīme parādās. Un citas tam līdzīgas ikonogrāfiskas zīmes, kas norāda uz to seno kristiešu klātbūtni šajās vietās. Bet tā ir tikai viena tradīcija. Kristietībai kļūstot arvien stabilākai tā laika Romas impērijā, atgūstoties pēc vajāšanām, tā apauga ar senās Romas mākslas tradīcijām. Un mēs redzam Kristu attēlotu romiešu tradīcijās. Par to pašās beigās, ja mums laiks iznāks. Mēs redzam Kristu attēlotu romiešu tradīcijās. Viņš izskatās savādāks. Viņš izskatās pēc romieša, pēc patricieša. Klasiskā romieša apģērbā, frizūra, skruļļaini mati un tā tālāk. Pilnīgi atšķirīgs nekā mēs esam raduši varbūt mazliet amerikanizētā protestantu vidē, garie mati, šauras seja, vai austrumu baznīcas ikonogrāfiskajā tradīcijā pilnīgi atšķirīgs sejas izskats. Grieķu manierē. Fajums portreti ir cita no rietumu tradīcijas pilnīgi atšķirīga attēlošanas maniera. Kas ir fajuma? Fajuma te, ja jūs ieskatāties kartē, tad tas ir Ēģiptē, šeit. Tad te ir Kaira, reku Nīls delta, Sinai pussala, Izraela, Sarkanā jūra, tad Ēģipte mūsdienu. Un Fajums oāze, reku man telefonu galiņš šeit ir. Nu, te ir piramīdas, tas nav pārāk tālu no piramīdām, ja mēs tā rupi ņemam uz dienvidiem, Fajums oāze. Slavena vieta, mākslas sakarā, lai gan cilvēki to vietu nezina, un speciāli uz turien arī turists neved. Tur viņi ir. Kas tā par vietu? Tai nav nekāda sakara kristietība pašos sākumos. Fajums oāzē tika veicot arheoloģiskos izrakumus 20. gadsimta sākumā atrasti portreti uz dēlīšiem, enkaustikas tehnikā darināti. Tas ir vasks, kausēts šķidrs vasks ar krāsu pigmentiem. Un kā tāds šis vasks neļauj krāsu pigmentam izbalot vai mainīt savu toni. Un šie portreti darināti kaut kur 6., 5., 4., 3., 2. gadsimtā pirms Kristus dzimšanas. Ļoti seni, tātad 2000 plus gadu. Un savēlkot lietu īsi, šie portreti tiek uzskatīti par austrumu ikonogrāfijas sakni. Jūs teiksiet, ka 2 gadsimti, 3 gadsimti un vairāk pirms Kristus dzimšanas nevar būt kristīgās glezniecības vai kristīgās mākslas sākums. Var gan būt, tāpēc, ka māksla un kristīgā māksla nerodas tukšā vietā. Tā nerodas tukšā vietā. Ja jūs paskatāties uzmanīgi šajās bildēs, tās ir viennozīmīgi latviskas bildes. Es nezinu šo mākslinieku biogrāfijas, bet ienākdams telpā, es automātiski atpazīstu latvisko krāsu gammu, es atpazīstu atsevišķu latviešu mākslinieku ietekmi, tieši vai netieši. Tātad šeit ir zināma tradīcijas turpināšanās. Un ar kristīgo mākslu tas pats, tā nerodas blaukt no debesīm nokritus uz zemes, un te nu tāda ir fotogrāfija, čupiņi ņemiet un lietojiet. Pirms mums tā nekāda nebija. Nē. Ikonogrāfijas, vēlreiz atkārtoju, uzdevums ir liturģisko funkciju paveikt. Kā to izdarīt? Tas ir galvenais jautājums.
Tad kas mums ir jātēlo šajā bildē? Un kas ir Fajums portrets un kāpēc tieši Fajums portrets tiek uzskatīts par austrumu ikonogrāfijas sakni? Mazliet ir jāiedziļinās, es centīšos to vienkārši un īsi izstāstīt, seno ēģiptiešu, un tas ir senās Ēģiptes kultūra vidē, grieķi plus senās Ēģiptes, bet pamatos Ēģiptes pasaules uzskatā. Un tā lieta ir sekojoša. Pēc cilvēka nāves fiziskās ķermenim, tā sakot, sairstot, aizejot bojā, ja, entropijai viss ir pakļauts, mēs arī nomirsim, un jūs arī nomirsiet. Kas paliks? Paliks tava dvēsele. Senie eģiptieši to sauca vienā vārdā – ka. Paliks tavs ka, un tas ir mūžīgs. Tad, kad tava miesa noārdīsies, tad ir svarīgi, lai tavs ka mūžībā iegūst miesu. Tāpēc mūmijas taisīja. Ir svarīgi ķermeņus saglabāt. Bet ar laiku attīstījās paralēla mūmijām, mumificēšanai, ķermeņa saglabāšanai, otra tradīcija – attēls, kuru iedod līdzi, tā kā tavu pasi, ceļā uz mūžību. Šis ir mirušā cilvēka portrets. Acīm redzot jauns puisis, ieskatieties. Tur, protams, ir portretiska līdzība. Citādi viņš nepilda savu uzdevumu, viņam nav pasas vērtības. Bet ieskatieties, ko jūs uzreiz teiksiet. Ja arī pat neesat mākslinieki, vienalga. Acu skatiens jūs pavada. Ja jūs esat bijuši Eģiptē, tad jūs esat iespējams pamanījuši, ka tur ir divi etnosi. Ir arābu musulmaņi un ir kopti. Kopti ir kristieši, kopti ir senās Ēģiptes civilizācijas mantinieki. Arābu musulmaņi ir ar nažu sejām, skarbām, prastām, rupjām, robustām sejām. Tās ir koptu sejas. Sapsīt, ārkārtīgi neparasts izteiksmes veids šīm acīm ir, un es te bildes nepaņēmu līdzi, bet koptu acis ir tā kā Ēģiptes faraoniem. Tas ir kaut kas ārkārtīgi neparasts. To redzēt? Acis, paplašināts zīlītes, uzsvars uz tām. Šeit, protams, mums ir apgaismojums, bet ja jūs atrodat internetā Fajums, bildes ir ļoti daudz, tas nav nekas tāds nepieejams. Sievietes seja. Atkal. Man jau nekas, bet kā tiem kino vīriem ir. Lūk, tā tad, iztiksim. Sejās izceltas acis. Ja jūs šādu sievieti redzētu, jūs teiktu, ka viņa ir nedabiski ieplestām acīm dabā, dzīvē, sastopoties. Ja? Mums tā nav. Vēl arī, mēģiniet saspringzināt redzi. Viņas ir mazliet skumjas, tās sejas. Viņas ir aprimušas. Tā nav dinamika. Tāda, fiziskā dinamika. Tas nav skrējiens vai wow, kaut kas tam līdzīgs. Tās ir aprimušu cilvēku acis. Aprimušu cilvēku acis, kas jūsos lūkojas no mūžības. Jo šie cilvēki ir otrā pusē. Tad kādām acīm viņi raugās uz jums? Tas ir labs jautājums. Jums katram ir, piedodiet, kāds tuvinieks mūžībā. Mamma, tēvs, brālis, māsa, bērni varbūt, vecvecāki gal galā. Katram kāds mīļš cilvēks ir aizvadīts pēdējā gaitā. Kādu jūs viņu atceraties? Katrs no šiem cilvēkiem ir darījis blēņas un bijis ļoti skaists savā dzīvē. Viņš ir bijis raips un rūtains tas mūžs. Kādu jūs viņu atceraties? Kādu seju jūs piešķirtu šim cilvēkam kā mūžības seju? Tas ir labs jautājums. Šie cilvēki portretēti ir ar atbildu uz šo jautājumu. Jā. Senajā Eģiptē portreta došana līdz
arī mūmijām, bija daļa no apbedīšanas rituāla. Tas bija obligāti. Faraoniem tās bija slavenā Tutanhamona maska, visiem iespējams zināma, vismaz mākslas vēsturniekiem noteikti, kas ir ar to vairāk iepazinušies, varbūt seno Ēģipti, citu faraonu maskas, skulptūras un tā tālāk. Arī skulptūras, starp citu, nebija tā kā mums šodien reprezentatīvas uzdevums vien, bet akmens jau saglabājas mūžīgi. Bet tā tad daļa no apbedīšanas kulta saglabāt mūžībai. Ja jūs ieskatāties, un tur būs vēl tie Fajomas portreti turpinājumā, tad var redzēt, ka acis ir pamazām šķiras no sejas, ja tā varētu teikt. Tas nav sevišķi veiksmīgi, kā es to saku, bet mēģiniet saprast, ko es saku. Precizitāte, ar kādu ir, un rūpība, un uzmanība, un mīlestība, ar kādu mākslinieks ir attēlojis acis, ir pavisam cita nekā tā paviršība, ar kuru viņš ir uzzīmējis pārējos sejas pantus. Kāpēc? Tāpēc, ka seja, ja neskaita acis, viņai nav vērtība. Viņa mainās. Es nepiedzimu tāds, kā es izskatos šobrīd. Un ja es piedzimu tāds, tad man mamma un šausmās. Ja nopietni, tad acis ir dvēseles spogulis. Un acis ir ne tikai cilvēka individuālās dvēseles spogulis, acis ir mūžības spogulis. Tas ir loks uz mūžību. Mēģiniet iejusties senā cilvēka pasaules uzskatā. Šodien mēs tā cilvēka acīs neskatāmies. Mēs skatāmies tāpēc, ka tā ir laba audzināšana. Tas skaitās, mēs neko neslēpjam tam cilvēkam, mēs esam godīgi, atvērti un tā tālāk. Mūsu komunikācijas prieks ir acu skatienā, pārsteigums, emocijas, izbrīns un tā tālāk, bet šeit ir savādāk. Tā. Tas, kas savieno ar dzīvo pasauli, ir cilvēka acis ieplestās. Tātad šie Fajomas portreti, viņiem ir tā kā divi satura slāņi. Viens ir fiziskā līdzība ar šo cilvēku, bet otrs ir tā spēka kanalizācija uz skatītāju, kas šo bildi vēro. Mēs redzēsim vēlāk ikonās Kristus svēto vai dievmātes seja, kā ir attēlota. Acu zīlīt visspilgtākajā apgaismojumā ir nevis diafragma ciet kā fočikam, bet pilnīgi vaļā. Tas nav fiziski iespējams, jo mūsu zīlītes saraujas atkarībā no apgaismojuma spilgtuma. Spoža gaisma, zelts spīd un laistās, zīlīte plati vaļā līdz dibenam. Tā. Lūk. Te es esmu vēl dažus tos portretus atlasījis. Viņi ir, es pat nezinu, cik daudz, bet man šķiet ap 40 to portretu ir sieviete, jauna meitene. Acis. Šeit ir vēl, varētu teikt, seja ļoti gaumīgi un skaisti veidot bildē. Te mēs neko nevarētu piesieties. Ja būtu iespējams kvalitatīvi, vērtīgi šo bildi aplūkot, mēs redzam, ka pamazītēm seja zaudē savu fotogrāfisko, tā sakot, vērtību, bet acis gluži otrādi savu nozīmi iegūst. Uzmanīgi ieskatoties, tas ir visās bildēs. Tā, labi. Tātad atgriežamies pie tās tēzes, ko es teicu sākumā. Fajomas portrets ir Bizantijas austrumu ikonogrāfijas sākums. Šis koncepts par to, ka bilde ir nevis tikai attēls, fotogrāfija, attēls no malas, kuru mēs uzlūkojam no šejienes skatīdamies uz priekšu, un tur viņš beidzās,
bet esmu es, ir bilde un ir aizmugurē mūžība, neradītā gaisma no Dieva. Un tad šī gaisma, tas ir tā kā transparents slaids, kuram spīd gaisma cauri. Tā ir pilnīgi cita uztvere. Tie caurumi, caur kuriem uz cilvēku staro Dieva neradītā gaisma, ir cilvēka acis pirmkārt, svēto acis, Kristus acis. Ar šādām acīm viņi uz jums raugās. Un tāpēc ir svarīgi, lai šajā ikonā mākslinieks, ikonas autors, ikonas mākslinieks, gleznotājs, lai viņš prastu parādīt tā, ka šīs acis visur seko tev līdzi. Tie, kas ir mazliet vingrināti glezniecībā, portretu vai fotogrāfijā vai galā televīzijā strādā, jūs zināt, kā ļoti bieži tāds fenomens ir, ka portretu rādot cilvēku, lēts skatiens it kā tevi, lai kur tu telpā atrastos, viņš visu laiku seko tev līdzi. Tātad bildes uzdevums nav uzvandīt cilvēkā emocijas. Prieku, pārsteigumu, debesu valstības kaut kādu slavēšanu pat nē. Vai arī tā slavēšana notiek savādāk. Pirmkārt uzdevums ir transparence, izgaismot tevi. Vai tev gaisma ies cauri vai ne? Un vai tu spēj paskatīties uz citiem, būdams ikona? Nē, pie manis šī gaisma apstājās. Vai arī nē, caur mani šī gaisma plūst un piestrāvo telpu, un viņa apstājās tevī. Bez emocijām. Tas ir drīzāk šo kaislību, vētras, apklusināšanas, disciplīnas jautājums. Ziniet, kā ir, piemēram, liturģijā, grieķu pareizticīgajā baznīcā. Ja jūs iet un paklausaties, kā dzied psalmus, ir dažādas tradīcijas, kā psalmus dziedāt. Ir ebreju, jo tā ir senās vecās derības mantojuma daļa, protams. Ir rietumi, ir austrumi, ir protestantiskajās baznīcās, ir pravoslāvu baznīcās, ir visādi paņēmieni. Bet šeit tas paņēmiens ir kāds. Nevis izpildīt tās rindas, kas apraksta cilvēku stāvokļus Dieva priekšā maksimāli izteiksmīgi, bet līdzeni uz vienas nots savaldīgi. Tātad, gluži otrādi, vēršoties pret cilvēku jūtām un kaislībām, nevis nicinot cilvēku, bet saprotot, ka cilvēks emociju karstumā var pieņemt nepareizes lēmumus. Te ir dažas senās ikonas, ļoti senas. Jāteic, ka ikonu vēsturē, ikonogrāfijas vēsturē vairāk periodi, protams, un tas senākais saistās ar, es to viņu beigšu, tas senākais periods ir tas, par kuru mums ir tikai ļoti skopas ziņas saglabājušās. Kāpēc? Tāpēc, ka ap 9. 10. gadsimtu Bizantijas impērijā sākās tāda masveidīga, uzkurināta kampaņa pret bilžu godināšanu. Uzsveru, nevis pielūgšanu, bet godināšanu. Tas saucamais ikonoklasms, ikonu grautiņi, kad aizgāja bojā, varētu teikt, 99% no visa tā, kas līdz tam laikam bija radīts. Šedevri noteikti, un mēs viņus nekad neredzēsim un nebūs mums iespēja restaurēt. Ir saglabājušies burtiski uz vienas, 2 roku pirkstiem saglabājušies darbi, kas ir tapuši laikā pirms ikonu grautiņiem. Un ir viena vieta uz planētas, tas ir Sinai pussalā, Ēģiptā ir mūsdienu Svētās Katrīnas klosterī, kas ir ļoti izolēts prom tuksnesī. Grūti pieejamā vieta, arī pat šodien. Prom
desmitiem, pat 100 kilometru no jebkādas civilizācijas, viena tāda maza kristīga sala, Svētās Katrīnas klosters pie Sinai kalna, Mūzes kalna, kur Mūzes saņēma baušļus, Pakājē klosteris. Viņa vēsture ir pat pa sevi ārkārtīgi sarežģīta, smaga, bet fascinējoša, bet tur ir vienīgā vieta, kur dažas tā senākā perioda ikonas ar fajūmas nepārprotam ietekmi ir saglabājušās. Te jūs redzat viņas maziņas, bet pacelsim tuvāk. Slavenākā laikam ir Kristus ikona, pantokrators, ja visa valdītājs. Te jūs redzat, viņi ir tieši tik spilgtās krāsās kā slaidā. Varbūt drusku tie dzeltainie toņi ir klusāki, bet praktiski viņi ir tādi pati, kā teica, enkaustika, kausētais vasks ar pigmentu iekšā, neļauj krāsai zaudēt savu spožumu. Te ir Bībele rokās, raksturīgais svētīšanas žests. Ja jūs ievērojat šeit roku tajā žestu valodā, bet mūs interesē šī gadījumā seja. Es neatminu, jā ir. Lūk, šeit ir seja tūplānā. Kad jūs skatāties, ko jūs teiksit? It kā jau visi tie ikonogrāfiskie, klasiskie parametri, kādu mēs redzam pestītāju attēlu līdz šai dienai, jau te ir. Laiks ir, grūti pateikt, 5., varbūt 6. gadsimts. Protams, pēc Kristus dzimšanas tas vairs nav fajūms bez šaubām. Tas ir kristīgā laikmeta, ja? Bet ļoti sens. Ko jūs redzat šeit? Par acīm runājot. Jūs, ja uzmanīgi ieskatāties, seja ir asimetriska. Viena acs, un tā ir tanī pusē, ja, logu pusē, ja jūs ieskatāties, acu zīlīti ir pavērsta uz augšu. Tā nav pievērsta jums. Šī manā pusē, tā ir pievērsta cilvēkam, kas ir acu kontaktā ar Kristu. Tā nav nejaušība. Vai tā nav no dabas novērota īpatnība, jo mēs visi esam asimetriski? Paskatieties spogulī, ir tādi jokaini paņēmieni, 2 kreisās puses ar Photoshop salikt kopā vienā sejā, un nevar pazīt vairāk. It kā tas pats, vai 2 labās puses, un tās manas seja vairs nav manas seja. Mums ir asimetrija. Viena roka mazliet garāka, viena kāja mazliet lielāka un tā tālāk. Sejas arī ir nedaudz atšķirīgas puses. Tas nav šeit cēlonis asimetrijai. Kristus attēls ir saistīts ar dogmatiku. Šī baznīcas māksla ir ļoti cieši saistīta ar teoloģiju, ar izpratni par Kristu. Kas ir Kristus? Jūs zinat, saskaņā ar ticības apliecību, ko baznīca katru svētdienu kopā saka, patiesa Dievs no patiesa Dieva un patiesa cilvēks. Atkal, mans uzdevums nav iztirzāt šī ticības dogmata noslēpumaino dabu. Tur ir bijuši daudz strīdi, kā tas ir iespējams, bet mēs to pieņemam ticībā patiesa Dievs līdz galam un patiesa cilvēks. Tātad mākslinieks, attēlojot Kristus seju, pestītājas seju, rāda šīs 2 dabas. Viena ir pievērsta mūžībai, otra cilvēkam. To pašu mēs redzam 2 rokas. Viena ir svētījošā roka. Tā, kas dod svētību cilvēkiem no Dieva autoritātes. Otra roka tur Bībeli, likumu, kas ir jums dotais vārds. Tātad atšķirīgs autoritātes pamats. Protams, vārds ir no Dieva, bet jūs redzat, ka tomēr tā atšķirība ir. Un tāpat arī šeit. Ja? Lūk, tā. Apostols Pēters,
Varētu daudz par šo arī Sinai klosterī atrodamo ikonu. Viņa tur ir eksponēta, īpašā tādā nelielā muzejā, cellītē vienā. Apostols Pēters, te ir mazliet Romas ietekme tai bildē, bet ko jūs redzat? Gaisma nepilda trīsdimensiju ķermeņa formu attēlošanas uzdevumu. Gaisma ir tādiem dramatiskiem štrihiem, kas vēlāk ir Teofanam Grieķim Krievu viduslaikos, kas faktiski ir ārkārtīgi spēcīgā ekspresijā no tās puses uz šo. Drosmīgi tādi štrihi uzvilkti. Un seja, kas ir aprimusi, bet ar ieplestu acu skatienu, ja mēs ieskatāmies uzmanīgi, to varam arī redzēt. Tas pats ir arī šeit, bet tās ir tādas, teiksim, skopāk saglabājušās. Tas pats ir arī šeit. Tā, kas tad te mums ir? Tā tad šīs te ikonas un klasiskajā nozīmē ikonogrāfija tāda arī līdz šai dienai top nevis mākslinieku darbnīcā, kā mēs to parasti saprotam varbūt ar Molbertu kaut kur plenērā vai studijā, kur ir modelis un tā tālāk, askētiskā vidē, askētu vidē. Kā tu vari attēlot debesu valstības klātbūtni? Neceri to attēlot, ja pašā tevī viņas nav. Un baznīca pati ir izveidojusi tādu aizsardzības mehānismu, lai ikonogrāfija nebūtu patvaļīga. Ir nostabilizējies kanons. Kanons ir noteikti likumi, kā to vai citu personu vai notikumu, kas ir svētajā vēsturē aprakstīts, kā to attēlot. Mēs tā vienkārši runājam, kanonam ir simbolisks nozīmes krāsai, žestam, pozai, cilvēku ķermeņa stāvoklim un tā tālāk. Tātad no vienas puses it kā, lai nodrošinātos ar to, ka ikona saglabā šo garīgās vēsts spēku, liturģisko funkciju spēju veikt, ir kanons, kur ievērojot varētu cerēt, ka izdosies. Bet tie, kas ir ķērušies pie ikonām, nedzīvojot askētisku dzīvi, ir pārliecinājušies, ka bildes pārvēršas par smērējumiem. Neizdodas parādīt acu skatienā mūžības klātbūtni. Neizdodas. Tu esi ārkārtīgi skaisti un eleganti izstrādājis arhitektūru. Tu esi vienkārši burvīgi uzzīmējis apģērbu, bet seja nav. Ziniet, ir grafologi, kas pēta cilvēku rokrakstu, saka tā, pat ja tu piesietu pildspalvu pie kreisās rokas elkoņu un ar to rakstītu kaut ko, tik un tā šīs kretceļi saglabātu tavu individuālo rokrakstu. Tu nevari to izslēgt. Tu nevari nospēlēt cita cilvēka rokrakstu, lai kā vingrinātos. Tas nav noslēpjams, kas ir šī teksta autors, ja ir teksts rakstīts ar roku. Tātad acu skatienā tu nevari noslēpt pats savu dvēseli. Un to baznīcas māksli vēlties ir centusies saglabāt, tātad, runājot ne tikai par attēla kanonu, bet arī par attēlotāja dzīvesveida kanonu. Mākslinieka dzīvesveida kanons. Tā ir lūkšana dzīve, tas ir gavēnis, tā ir anonimitāte, cenšoties parādīt Dievu klātbūtni, tur, kur atkāpjas viss cilvēciskais. Askētika ir garīga disciplīna. To mēs redzam, šīs bildes ir drīz tuvojas noslēgumam, laiks jau arī ir galā. Tātad, jūs redzat, acu skatiens
viņš, ja tas meistars nav bijis tik liels, ka panākt tādu harmonisku sejas zīmējumu, tad acu skatiens ir pa varas makti saglabāts. Sejas attēlojums ir perifērs, sekundārs nozīmes, un tam arī tas mākslinieks nav īpaši uzmanību pievērsis. Acu skatiens. Tie ir tūkstneši askēti, kas tās bildes ir gleznojuši, un tādas viņas ir līdz mūsu dienām. Tur var runāt daudz par tiem stiliem. Tā. Labi, viss.